Rihardu Rudāku un kaut kādiem tādiem. Kino droši vien, ka kādam ir pazīstams vesela virkne ar Hamletiem, kas ir kino. Ja? Piemēram, slavenā Krievu filma Hamleta ar Inokentiju Smoktunovski un, starp citu, taču Elzu Radziņu. Vai ne? Latviešu aktrisi slaveno kā Hamleta māti. Tad ir tur ar Melu Gibsonu. Melu Gibsonu pazīstat? Знаешь? Mela Gibsona знаешь? Tad, lūk, ar Melu Gibsonu arī ir Hamlets viens, kur Mels Gibsons spēlē Hamletu, kas ir tāds amerikāņu savuprāt. Viņš ir pavisam atšķirīgs nekā Krievu Hamlets, bet viņš ir, protams, Hamlets. Ne? Tad ir no pēdējā laika, tā teikt, Hamleti ir bijuši pietiekoši daudz un dažādi un traki visā, kā saka, Eiropas kultūrā. Ir bijis kaut kāds Vācijā Hamlets, kur īstenībā tā darbība tiek pārcelta no tās viduslaika Dānijas uz kaut kādu mūsdienu Vācijas neonacistu vidi. Vai ne? Kur tas pats notiek, bet notiek citā vidē. Tad ir tāds Hamlets, kas, man liekas, Vācijā ir ticis iestudēts kaut kad nesen, kad Hamlets, kurā visi beigās paliek dzīvi. Jā, tas neliekas interesanti? Nepatīk, tāds Hamlets. Bet viņš saka, ka īstenībā, es lasīju vienu interviju ar to režisoru, viņš saka, ka īstenībā tā ir, iedomājieties, daudzās traģēdijās, pēc idejas taču tam konkrētajiem varonim ir jāiet bojā beigās, vai ne? Tur Hamletā taču oficiāli, man liekas, kaut kāds 6 līķi beigās, vai ne? Ka viņi tur viens otru nodur un noindē, vai ne? Tur. Bet viņam pilnīgi visi paliek dzīvi. Un tas režisors saka, ka tā intriga ir tajā, ka īstenībā iespējams tas, ka viss tiek nomušīti beigās, ka tas ir pārāk vienkārši. Jo tas trakākais ir tas, ko viņš sauc par Weiterleben respektīvi nepieciešamība dzīvot tālāk. Vai ne? Jo, tā, kad tu esi beigts, tad tu esi beigts, vai ne? Tad nekas ar tevi vairāk nevar notikt. Bet iedomājies, ka tev pēc tā viss ir jādzīvo tālāk, kas tur ir noticis. Vai ne? Bet vēlreiz, tas ir arī Hamlets. Ja? Lūk, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varam uzlūkot šādu Šekspīra logu. Ja? No vienas puses tas ir teksts, vai ne? Kuru jūs varat lejuplādēt internetā, kurš ir latviski ticis tulkots, man liekas, diezgan nožēlojamā tulkojumā, bet droši vien, ka kādam varbūt varētu ienākt prātā viņu iztulkot daudz maz atbilstoši mūsdienu vajadzībām un tā, bet, izsakot, viņš ir pieejams. Ja? Taču tas katrs laiks, katrs kaut kāda vēsturiska situācija, kas iestudē šo Hamletu, saskata viņā kaut ko citu, ja? Un mēģina caur šo konkrēto tekstu, ja, uzrunāt kaut kādas problēmas, ja, kuras ir nozīmīgas tieši tagad. Bet vienlaikus mēs saglabājam to, ka tā nav kaut kāda pavirša loga, kur būtu kaut kur izrakta, nezinu no kurienes, bet tas ir Hamlets. Ja mēs zinām, ka mēs ejam skatīties Hamletu. Ja? Tieši tāpatās, tā kā, kā saka. Un katrai kultūrai, ja, ir šādi, kā saka, kultūra attīstās nevis kā saka, katru mirkli kaut kas jauns, bet kultūra ļoti bieži attīstās tieši caur šādiem vienu un to pašu tēmu atkārtojumiem jaunās vēsturiskās situācijās. Ja? Iedomājieties, piemēram, kas jums ir noteikti ļoti labi pazīstams no Latvijas konteksta. Kas būtu latviešu Hamlets, jūsuprāt? Latviešiem nav Hamlets, bet kaut kas varētu būt tas, ar ko latvieši varētu sacensties kā tāds, kā saka, tāds mākslas darbs, kā Francis saka, par excellence, tāds, respektīvi, ka tas jums ir jāzina, ja jūs gribat saprast, kas ir latviešu kultūra. Skroderdienas silmačos, pa piemēru, vai ne? Kur Skroderdienas silmačos, kuras ir tikušas iestudētas nepārtraukti, iestudētas ar dažādiem zemtekstiem un tā tālāk, un joprojām, kā saka, cilvēki iet un viņi skatās. Ir, protams, tie, kuriem patīk vecas Skroderdienas silmačos, tādas, kuri viss ir klasiski, kuri viss ir saģērbušies tādos, kā saka, 19. gadsimta tautas tērpos, ja? Citiem patīk tādas jaunākas, modīgākas Skroderdienas silmačos, kur, kā saka, tas iestudējums tiek pārcelts tādā jau mūsdienīgākā vidē, bet tās joprojām ir Skroderdienas silmačos.
Ja? Un skaidrs, ka tad, kad jūs ejat skatīties, nezinu, Skroderdienas Ilmačos kaut kādu jauniestudējumu, ja? Tad, protams, tas, ko jūs tur meklējat, ir tas, kā šis pašreizējais Skroderdienas Ilmačos jauniestudējums. Man liekas, ka Nacionālā teātrī kaut kad viņi tur, man liekas, kaut ko ik pa brīdim atjauno, bet tad jau ir bijušas, man liekas, arī kaut kāds visāds cits Skroderdienas, tur jaunā Rīgas teātrī, un, man liekas, pat Krievu dramā taču bija, man liekas, Skroderdienas Ilmačos. Dņi partnih Silmači, man liekas, ka bija kaut kāds tāds stāsts, kur kādā veidā šis jaunais iestudējums kļūst jums jēdzīgs tajā vēsturiskajā situācijā, kurā jūs dzīvojat. Vai ne? No vienas puses tā ir 19. gadsimta beigās rakstīta lūga. Ja? No otras puses tā ir lūga, kas ir kļuvusi par latviešu kultūras klasiku tieši tajā ziņā, ja, ka pie viņas nepārtraukti atgriežās. Ja? Pie viņas atgriežās kaut kādās jaunās vēsturiskās situācijās, un tieši tāpat kā jūs saskatāt kaut ko jaunu katreiz tajā grāmatā, kuru jūs pārlasat. Ja? Tieši tādā pašā veidā arī no šīs Skroderdienas Ilmačos vai, piemēram, nezinu, kas vēl, Lāčplēsis. Ne? Iedomājieties Lāčplēsi nevis kā tāda nacionālisma simbola, bet Lāčplēsis tur Pumpuram, vai ne? Kāds viņš tur bija. Nu, tur tāds Pumpura Lāčplēsis 19. gadsimta 1888. gads, kad Pumpurs saka, ka no latviešiem nav tāda īsta epos, bet tā kā visām kārtīgām tautām ir jābūt eposam, nu tad davai es pats uzrakstīšu. Ja? Nu, un tad viņš tur uzraksta, un tur, kā jūs to zināt, tur ir viss tā smuki, tur sākumā tur tas dievu lantāks, tur ir, kas tur ir sanākuši, un pēc tam, protams, parādās pavisam cita līmeņa domātājs, kas atkal nodarbojās ar Lāčplēsi, un tas ir kas? Kas ir nākamais lielais Lāčplēsis pēc Pumpura? Rainis, nu, protams, Raiņa uguns un nakts. Savukārt Rainis ir tas, kas padara Lāčplēsi pār tādu savā ziņā filozofisku figūru, vai ne? Jo tas uguns un nakts, protams, ir pavisam cita līmeņa darbs, vai ne? Ar visām šīm, kā saka, Raiņa dialektiskajām spēlītēm un tā tālāk. Pēc tam tur ir pirmā latviešu filma. Ko jūs tur tā priecājaties? Pirmā latviešu filma, starp citu, ir Lāčplēsis. Es nezinu, vai jūs to zinājāt. Viņu, diemžēl, es nezinu, pat šajos briesmīgajos digitālajos laikos nav iespējams nekur lejuplādēt. Viņu vajag droši vien mēģināt kaut kur citur nospert kinocentram kaut kādā citā formātā. Bet pirmā latviešu, droši vien, ka jūs cienījamais profesors Viktors Freibergs zinātu, kuru viņu var dabūt. Bet arī pirmā latviešu filma ir Lāčplēsis, kas ir tapus 30. gadu nogalē, un tur tad parādās, kā saka, tas stāsts par to, redz, kā Lāčplēsis ir izcīnījis sev savu valsti. Vai ne? Nu, un tad, kā jūs to zināt, jūsu vecāku paaudzes nozīmīgākais Lāčplēsis, protams, ir Māris Zālītis un Zigmāra Liepiņa Lāčplēsis, kurš parādās 1989. gadā, un kur, protams, tas Lāčplēša stāsts ir kā tas pats. Ja? Nu, ka tur Lāčplēsis, tur melnais bruņinieks, tur viss tur ar zobeniem, tur jodi, un pie kā Māris Zālītis tajā Lāčplēša libretā nav spīdols. Viņam ir tikai laimdota, kas tur tika dziedāta. Un tā tālāk. Un tur, protams, tas konteksts ir pavisam skaidrs, kādā sakarā toreiz, 1989. gadā tika runāts par Lāčplēsi, un tas, protams, ir tas pret komunistu vai ne pret padomi konteksts. Redz, kā saka, tu tur Lāčplēsis beidzot, kā saka, atzimis ir, vai ne, un beidzot tad atkal nostāsies uz, kā saka, savas tautas aizstāvības un savas tautas atmodas ceļa. Ja? Tas ir, redz, tas, par ko es stāstu, tas ir tas stāsts par to, kā attīstās kultūra. Ja? Proti, ka tā vienmēr ļoti bieži saistīta zināmos sižetos, un tad, kad jūs ejat skatīties Lāčplēsi, vai jūs ejat skatīties Skroderdienas Ilmačos, vai tad, kad jūs atgriežaties pie kaut kādām sev mīļām grāmatām, jūs nākat ar zināmām gaidām. Ja? Un pie kam tās gaidas nekad netiek pilnībā apmierinātas. Viņas vienmēr ir, kā saka, jūs nekad nevarat sagaidīt to, ko jūs tur ieraudzīsiet. Un tieši tāpēc tas ir interesanti. Vai ne? Jo, ja jūs vienmēr atrastu tajā grāmatā vai tajā lugā tieši to, ko jūs sagaidat, tad jums nebūtu nekādas jēgas
viņu lasīt vai skatīties. Bet tieši ar to, ka jūs pievēršaties šim konkrētajam mākslas darbam un šajā konkrētajā mākslas darbā tad, ielasat sevi iekšā, ja? Jūs tur saskatāt daudz dažādas interesantas lietas. Ja? Tas ir tas stāsts lielos vilcienos par hermenētiku. Hermenētika, kā vēlreiz daži jēdzieni, kurus mēs te esam pieminējuši, ja? Šis jēgas jēdziens, ja? Kas tas ir? Otrām kārtām šis gaidu jēdziens. Ja? Proti, ka jebkura saprašana ir saistīta ar iepriekšēju saprašanu. Ja? Jūs gribat atrast labu detektīvu grāmatveikalā. Pirms jūs ejat uz to grāmatveikalu, jums ir nepieciešama kaut kāda nojausma par to, kas ir labs detektīvs. Vai ne? Vai kas ir labs dzīvojkrājums, vai kas ir laba mūzika. Ja? Jums ir jābūt kaut kādam iepriekšējam horizontam, ja? No kura jūs varat izvēlēties tad to, kas jums šajā konkrētajā mirklī ir vajadzīgs. Ja? Trešām kārtām tas jēdziens, kas jau tika pieminēts, tas ir šis vēsturiskuma jēdziens. Ja? Kas tiek saprasts ar vēsturiskumu? Ar vēsturiskumu tiek saprasts kā reiz tas stāsts, ka Lāčplēs 1900... Es nezinu, kurā gadā, kaut kur pirms, 1888. gadā, kad Pumpurs viņu sarakstīja, teiksim tā, mēģināja dot atbildes uz jautājumiem, kuri Pumpuram likās nozīmīgi. Un skaidrs, ka Pumpura Lāčplēs tajā ziņā ir nepārprotami viens antivācisks darbs, vai ne, kur viņš galā tur pasaka, ka patiesībā jau tie vācieši, kas gan ir cits melnais bruņinieks, kā ne vācietis, ne? Melnais bruņinieks ir vācietis. Jums taču mācīja skolā Lāčplēs. Pumpuram melnais bruņinieks ir vācietis, kur pretī Rainim melnais bruņinieks nav vācietis. Rainim melnais bruņinieks ir tatārs. Bet vēlreiz, sižets tas ir viens un tas pats. Citiem vārdiem sakot, šī vēsturiskums. Ja? Proti, ka kultūra attīstās noteiktās vēsturiskās situācijās. Ja? Un šie noteiktie, saprašanas procesi ir piesaistīti šai mūsu konkrētai vēsturiskai situācijai. Ceturtām kārtām tāds jēdziens, par ko mēs parunāsim mazliet vairāk, kas ir ļoti būtisks tieši saistībā ar hermenētiku, tas ir priekšsprieduma jēdziens. Kas ir tas priekšspriedums? Tas ir tas, latviski mēs reizēm sakām arī aizspriedums, bet vārdam aizspriedums latviski ir slikta piegarša, vai ne? Bet no otras puses saprašanai, un tā ir viena no tēzēm saistībā ar hermenētiku, saprašanai ir nepieciešams aizspriedums, ja vēlaties priekšspriedums, proti iepriekšējs spriedums. Ja? Piemēram, kas tad ir aizspriedums? Aizspriedums tas ir tas, ka man, piemēram, ir aizspriedums, man nav, bet man varētu būt aizspriedums pret blondīnēm. Ja? Tāpēc, ka man ir aizspriedums, kā, respektīvi, es ieraugu blondīnu, tad es automātiski nāku pie viņas ar gaidām vai izturos ar viņu par tādām gaidām, ka viņa ir bezgalīgi stulba. Vai ne? Ja man tāds aizspriedums būtu, es nesaku, ka man ir, ja, bet, principā, ja būtu, tad tas ir, kā saka, tas ir iepriekšējs spriedums. Ja es redzu blondīnu, tad es saku, man ir jau spriedums par viņu gatavs, tajā ziņā es redzu, ka viņai duma. Ja? Kas ir it kā tā lieta, par ko mēs ļoti bieži kritizējam un mēģinām no kuras atbrīvoties, ja, jo galā modernā kultūra ļoti bieži bijuši saistīti tieši ar šo vēlēšanos atbrīvoties no aizspriedumiem, ja, no kaut kādām nepārbaudītām zināšanām šajā gadījumā par blondīnēm, ja, bet no otras puses aizspriedums, un tā ir tā hermenētikas viena no tādām pamattēzēm, aizspriedums var būt arī ļoti produktīva un vajadzīga lieta, un kultūra nevar iztikt bez aizspriedumiem. Kāpēc? Restīvi iepriekšējs spriedums. Ja? Piemēram, vēlreiz tas pats stāsts par to, kā es izvēlos grāmatu vai izvēlos mūziku. Ja? Man ir nepieciešams, lai es saprastu, un lai man būtu kaut kāda jēga, piemēram,
pirkt kaut kādu klasiskās mūzikas kompaktdisku, man ir nepieciešams, lai man ir kaut kāds iepriekšējs spriedums par to, kas vispār ir laba klasiskā mūzika. Ja? Un tieši tādēļ, un vēl viens nozīmīgs jēdziens, ar ko mēs arī pabeigsim šo te ievadu daļu tēmai par hermenētiku, ir stāsts par to, ko mēs varētu saukt par izglītības šī vārda plašā nozīmē, jeb vācu tas saucamais Bildung, ja? Jēdziens, kas saka, ka faktiski cilvēks saskarsmē ar kultūras objektiem, ja? Proti, jo vairāk, teiksim tā, jo vairāk jūs orientēsieties labā literatūrā, jo vairāk jūs orientēsieties labā mūzikā, jo vairāk jūs orientēsieties labā glezniecībā un labā kino, jo labāk sapratīsiet jūs paši sevi. Un tā ir tā doma, jo proti tas stāsts par to, ka mēs ļoti bieži lasām, un tas hermenētikas tajā izpratnē tas tieši tā arī ir, ja? Ka mēs lasām un patērējam dažādus kultūras produktus, klausāmies, skatāmies un tā tālāk un tā tālāk. Nevis tādēļ, lai vienkārši, kā saka, uzlādētu uz savu cietā diska kaut kādu informāciju, bet gan mēs to darām tādēļ, lai labāk saprastu pašu sevi. Ja? Un tieši tādēļ cilvēks, kurš minētās lietas nedara, vienkārši nesaprot pats sevi. Ja? Tā ir tā hermenētikas tradīcija, kas ir ļoti cieši saistīta ar šo vācu tradīciju par Bildung. Es nezinu, tiem, kas pārvalda no jums vācu valodu, zinās, ka vārds Bildung, mēs runāsim par to mazliet vēlāk izvērstāk, bet vārds Bildung vāciski nenozīmē tikai izglītību, tas nozīmē, ko vēl? Redzesloks, tas redzesloks arī, bet Bildung, tas nozīmē arī veidošanu. Tajā ziņā, kā bilden, vai ne? Einbildung, tas ir, kā saka, veidošana. Ja? Ka mēs īstenībā šajā izglītības procesā sevi veidojam, tajā nozīmē, ka mēs mācāmies sevi saprast. Ja? Nu, lūk. Un tagad īņās mēs tad paēmies mazliet jau tuvāk konkrētiem hermenētikas autoriem, kur ar šo te ir nodarbojušies. Un tas konkrētais autors, kurš tiek uzskatīts par kontinentālajā Eiropā to lielo tieši filozofiskās hermenētikas klasiķi, ir tāds Hans Georgs Gādamers, kurš nomira pirms 12 gadiem. Viņš nodzīvoja, kā jūs to redzat, garu mūžu, 102 gadus. Tā kā, ja gribat, kā viņš savu pirmo darbu sarakstīja, šo savu nozīmīgāko darbu, par ko mēs arī runāsim, sarakstīja 1960. gadā, 60 gadu vecumā. Ja? Tas nozīmē to, ka cilvēki nesteidzās. Ja? Viņš 60 gadu vecumā, kā saka, kļūst par to, kas viņš ir. Taču, viņš tajā ziņā filozofiem ir raksturīgi ilgi dzīvot. Tā kā, ja gribat dzīvot ilgi, tad nodarbojieties ar filozofiju. Jūs gribat dzīvot ilgi? Nē, tomēr ne. Kāpēc? Ja jūs pēc Jim Morrisona, ka vajag nomirt jaunam un atstāt skaistu līķi, vai ne? Ok, labi, tas ir atkal cits sižets. Kāds varētu teikt, ka, kā saka, iespējams, ka arī jūs tālākajā dzīvē šis viedoklis par ilgu dzīvošanu varētu mainīties. Bet tad, lūk, Hans-Georgs Gādamers ir vācu filozofs, kurš savā ziņā pēckara Vācijas filozofijā ir pildījis tādu savu veidu pāvesta funkciju, tajā ziņā, ka viņš ir bijis tas lielais klasiķis, kurš patiesībā ir tur atbildējis arī universitātēs par mācību spēku pieaicināšanu, par visādām tam līdzīgām lietām. Tas varbūt nebūtu tas svarīgākais, taču mēģināsim, viņa tas galvenais darbs ir tulkots latviski, un viņš ir pieejams ļoti labā Igora Šuvājeva tulkojumā latviski. Tā ir tāda ļoti bieza, bet ļoti saturīga grāmata ar nosaukumu Patiesību metode.
Tas pats nosaukums patiesība un metode neko īpaši daudz neizsaka. Bet tas, ar ko tur, kāpēc Gādamers ir nozīmīgs tieši kultūras teorijai, viņš ir tas, kas pasaka sekojošu lietu. Protams, kā patiesība mūsdienās mēs tradicionāli iedomājamies, ka ar patiesību nodarbojās zinātnieki. Vai ne? Tur, respektīvi, zinātnieki tādā eksakto un dabas zinātņu nozīmē. Ja? Nu, tur teorētiskie fiziķi. Ja? Tur iedomājieties Latvijas Universitātes rektoru profesoru Mārču Auziņu. Gaišais tēls jums visiem acu priekšā. Ja? Tur fiziķi, mikrobiologi. Ja? Kad tā saka dabas zinātnes, tie ir tie, kas nodarbojās ar patiesības meklēšanu. Ja? Savukārt, visas tās, tās, ko mēs saukam par tādām humanitārām zinātnēm, tās, kas nodarbojās, piemēram, literatūras zinātne, vai, piemēram, vēsture, vai, piemēram, filozofija, vai arī komunikācija zinātne, ka tās jau visas nav tādas īstas zinātnes, viņām ar patiesību, tur ir vairāk dažādas interpretācijas, dažādi kaut kādi tur stāsti, ja? Un grāmatas lasa, vai ne, beigā jēga studēt, kā tur izteicās, ka beigā jēga studēt literatūras zinātni, ja grāmatas jālasa. Gal galā, jebkuram taču grāmatas jālasa, vai ne? Kāpēc būtu jālasa? Tad, lūk, Gādamers tajā ziņā vēršās pret šādu domāšanu un saka, ka ne jau tikai dabas zinātnēs un ne jau tikai eksaktajās zinātnēs ir darīšana ar kaut ko tādu kā patiesību. Viņš saka, ka patiesība ir klātesoša ne tikai zinātnē, ja, ar vārdu, kā jūs to zināt, droši vien, vārds science angliski nenozīmē to, ko latviešu zinātne. Vārds to do science, piemēram, angliski, tas ir, ja jūs tā pasakat, tad tas nozīmē, ka jūs nodarbojaties ar tām riktīgajiem hard science, ja, respektīvi mikrobioloģija, ķīmija, fizika un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Savukārt visas tur tās pārējās disciplīnas, tās ir tādas ļoti nosacītas zinātnes. Ja. Tad, lūk, Gādamers saka, ka šīs, ka ne jau tikai šādās, kā saka, cietajās vai stingrajās zinātnēs ir darīšana ar patiesību. Ar patiesību ir darīšana arī tajās, ko mēs saucam